Es jums pateikšu, ko klausījās 90. gadu džeza bērni. Time After Time. Jā. Un tas ir labs pamats. Un Time After Time gan maz mēs bijām klausījušies kaut ko daudz no latviešiem, varbūt Odis mēs klausījāmies. Bet Time mēs klausījāmies, mēs jau Parker James Brown mēs klausījāmies. Un daļa no mums bija pilnīgi iekšā džeza muzikā. Mēs ar Pabērs Gintu vienkārši klausījāmies John Coltrane, Dexter Gordon, Miles Davis un daļa no mums kā Kārlis un Kaspars. Kaspars vairāk interesējās par country un blues muziku. Un Kārli interesēja akadēmiskā muzika. Būtībā tas, kas šodien arī ir. Katrs no mums ir savā virzienā aizgājis. Bet ko klausījās? Bija vakums. Es domāju, ka 80. 90. gadu sākumā bija vakums. Un tiešām ir svarīgi to saprast. Lai gan pa laimi vai nē, šobrīd tas jaunais vilnis, tas ir 4. vilnis. Mēs esam 3. vilnis džeza muzikā Latvijas vēsturē. Mans gadagājums, bet 4. vilnis jaunie, ko visi sauc mistisko vārdu jaunie. Tie ir jauni muziķi, kuriem Dievs ir devis talantu. Un šobrīd viņi slīpē. Viņi mācās Amsterdamā, Latvijas muzikas akadēmijā, Groningenā, Dānijā. Daži no tiem ir Amerikā. Un iespējams viņi nekad neatgriezīsies Latvijā. Bet tie ir cilvēki, kuriem ir talants, pie kur viņi strādā. Un tas ir jaunais vilnis, viņš nāk ļoti spēcīgi. Un bieži vien mēs vairs nespējam sekot tai patiesībai muzikā. Tāpat kā Honda izveidoja modeli mašīnas un nosauc viņu par džēzu. Tas bija Latvijas viens no brandiem. Ne? Tāpat arī vienu laiku Latvijā bija katra otrā kafejnīca teicās, ka viņi spēlē džēzu. Tāpat arī muziķi uzvilka stilu džēzu muzikas kā jaunas svaigas drēbes. Bet tie, kas nebija īsti, viņi ar laiku viņus nometa. Jo tas prasīja pārāk daudz laika, pārāk daudz piepūļu. Es domāju, ka Latvija šobrīd ir zem tā 4. viļņa. Un Dievs dod mums visiem saprast, kurš tad no tiem muziķiem ir īsts un kurš nē. Jo, protams, mēs šobrīd dzirdam daudz skaņas no studentiem. Bet es esmu pārliecināts, ka 30% no tiem jaunajiem ērzeļiem studentiem, no tiem kaķēniem, kļūs pa lauvām. Un tie būs īsti cilvēki. Un jūs neklausīsieties koncertos pasāžas, bet jūs nāksiet uz koncertiem, lai dzirdētu garu. Un tas būs pilnīgi kaut kāds cits stāsts. Tā būs cita krāsa, tā būs īsta krāsa no mākslinieka.